ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka ASV un Irāna ir vienojušās par ietvarlīgumu, kas pagarina uguns pārtraukumu vēl uz 60 dienām. Un oficiālā parakstīšanas ceremonija tiek gaidīta piektdien, pēc kuras sāksies kodolsarunas. Taču šajā posmā Trumps paziņoja, ka viss notiek virtuāli. Irāna un ASV beidzot ir parakstījušas savstarpējās saprašanās memorandu, kas beidzot aptur šo karu tuvajos austrumos. Lūk, un no šī brīža Hormuza šaurumam jābūt atvērtam, bet amerikāņi atceļ savu blokādi Irānai. Patiesībā tālāk sākas ļoti interesants sarunas, un neviens nezin, ar ko tās beigsies. Tajā pašā laikā naftas tirgus jau ir reaģējis. Naftas cenas strauji kritās. Un tieši tajā pašā laikā Trumps atkal kritizē un pat lamāja Izraēlas premjerministru Benjaminu Netanjahu. Un Trumps tieši un publiski paziņoja, citēju: Netanjahu pilnīgi trūkst veselā saprāta. Darījums ar Irānu joprojām ir spēkā. Un Trumps apgalvo, ka patiesībā izrēlieši vienkārši neko nesaprot, un šis darījums ar Irānu viņiem nāks tikai par labu. Bet sāksim visu pēc kārtas. Mani sauc Aleksejs Pečijs. Pirms mēs sākam, lūdzu abonējiet kanālu, nospiediet patīk un uzrakstiet jebkuru savu komentāru. Tātad, svētdien vēlu vakarā Donalds Trumps publiski paziņoja, ka ASV un Irāna tomēr galīgi vienojušās par ietvarlīgumu, kas pagarina uguns pārtraukšanu uz 60 dienām. Šo 60 dienu laikā tiks veiktas sarunas par kodolvienošanos. Vienošanās atkal paredz atvērt Hormuza šaurumu, mazināt spiedienu uz pasaules enerģētikas tirgiem un radīt iespēju, kā norādīja Donalds, Irāna beidzot vienojās par savstarpēju sapratni, kas kļuva par lielāko diplomātisko izrāvienu šajā karā un dod laiku sarunām par neatrisinātajiem jautājumiem. Vienošanās paredz atjaunot kuģošanu caur Hormuza šaurumu, pa kuru pirms kara tika pārvadāta aptuveni 20% pasaules naftas un sašķidrinātās dabasgāzes apjoma. Tomēr galvenie kodola jautājumi vēl ir jāapspriež pamiera ietvaros, un es uzsveru, ka tā nav miera vienošanās. Nē, tā ir kodoldarījuma vienošanās. Par Donaldu. Ka mums vēl nav galīgā memoranda par to, ka mēs vienosimies. Par pilnvērtīgu ietvarlīgumu vienošanos, kas pilnībā pagarina pamieru, balstoties uz Donalda Trumpa paziņojumiem, tas var nenotikt uzreiz. Atmīnēšana, kuģošanas atjaunošana un drošības nodrošināšana var aizņemt zināmu laiku, pirms kuģošanas apjoma pilnībā atgriezīsies pirmskara līmenī. Notiek sarunas par kodolvienošanos. Kuģošanas apjoma pilnībā atgriezīsies pirmskara rādītājos. Taču patiesībā šajā posmā pašas kara problēma vispār nekādā veidā netiek risināta. Donalds Trumps paziņoja, разблокировать Ормузский пролив со своей стороны. ka faktiski Irāna apņemas atbloķēt Hormuza šaurumu no savas puses, bet amerikāņi 8 apņemas atcelt blokādi pret Irānu no savas puses. Tātad visas pirmskara problēmas paliek pilnībā neatrisināts. Un kas tālāk? Svētdien Pakistānas premjerministrs Šahbaz beidzot vienojās par ietvarlīgumu un apstiprināja, ka jā, tiešām pēc 107 kara dienām beidzot ASV un Irāna par ko? Kas apstiprināja, ka jā, tiešām pēc 107 kara dienām beidzot ASV un Irāna. Donalds Trumps paziņoja, ka drīz pēc tam ASV atceļ savu jūras blokādi, bet Irāna vēl vienojas par galīgo ietvarlīgumu, kas pagarina pamieru sarunu laikam. Tika gaidīts, ka vienošanās tiks parakstīta elektroniski svētdien pēc Pakistānas starpniecības, bet par kodoldarījumu pagaidām nav skaidrības. Tika gaidīts, ka vienošanās tiks parakstīta elektroniski svētdien pēc Pakistānas un Kataras starpniecības. Taču pagaidām nav skaidrs, vai tas ir noticis. Потому что кроме заявления, точнее даже не... Donalds Trumps paziņoja, ka izņemot paziņojumu, precīzāk sakot, ne paziņojumu, bet gan Donalda Trumpa ierakstu sociālajā tīklā Truth Social, nekā cita nebija. Šarifs, Pakistānas premjerministrs un Irānas amatpersonas vēl tikai galīgi vienojās par ietvarlīgumu, kas pagarina pamieru Šveicē. Tātad pagaidām oficiāli nekas nav parakstīts. Tomēr Trumps paziņoja, ka šauruma atvēršana notiks tikai pēc līguma parakstīšanas piektdien un pēc tam, kad tiks uzsāktas sarunas par kodolvienošanos. Donalda. Irānas augstākā Nacionālās drošības padome paziņoja, ka karš un militārās darbības visos frontēs, tostarp Libānā, nekavējoties un uz visiem laikiem tiks pārtrauktas. Irāna vēl joprojām ievēro pamieru, kas pagarina uguns pārtraukšanu noteiktos ietvaros. Sarunas par galīgo vienošanos notiks tikai pēc tam, kad otra puse būs izpildījusi savas saistības saskaņā ar savstarpējās sarunas memorandu. Tātad, kā saka Irāņi? Donalds Trumps atceļ blokādi, mēs sākam sūtīt savus naftas tankuģus. Redzam, ka tas darbojas, un tikai tad mēs izpildīsim savu darījumu daļu. Vienošanās paredz, ka ASV un Irāna veiks sarunas par urāna bagātināšanas jautājumiem, galīgi vienosies par urāna bagātināšanas ietvaru Irānā un augsti bagātinātā urāna utilizāciju dienu laikā, 60 dienu periodā.
ASV apspriedīs sankciju mīkstināšanu un Irānas aktīvu atbrīvošanu. Tajā pašā laikā tiek gaidīts, ka sankciju mīkstināšana būs saistīta ar to, ka Teherāna ievēros vienošanās nosacījumus. Pamiera vienošanās attiecas uz kaujas darbībām starp to un Hizbollah kodolsarumu jaunajā darījumā. Svētdien! Donalds Trumps atkal kritizē Netanjahu, paziņot, ka burtiski stundas laikā bija jāapraksta vienošanās, bet izrēlieši atkal uzbruka Libānai. Un Trumps šeit atkal sāka kritizēt, vēl galīgi vienojās par ietvaru pagarināšanu. Un šajā situācijā visas puses cenšas demonstrēt spēku, jo notiek sarunas par kodolvienošanos. Izrēla, Donalds un Irāna it kā veica operatīvu sagatavošanos uzbrukumam, vēl galīgi par ietvaru vienošanos, pagarināšanu, un ar Pakistānas startniekiem viss tiek organizēts. Viņi centās novērst Irānas uzbrukumu Izrēlai, kas visticamāk izraisītu kodoltriecienu no Izrēlas puses un varētu pilnībā izjaukt vienošanos. Taču Teherānas amatpersonām galu galā izdevās noturēt situāciju kontrolē. Un visbeidzot, pēc visa tā, Donalds sociālajā tīklā Truth Social raksta: darījums ar Irānu ir pabeigts. Apsveicu visus. Ar šo es pilnībā atļauju beznodokļu atvēršanu visiem. Pabeigts. Apsveicu visus. Beidzot tika panākta vienošanās par ietvaru līgumu, kas pagarina uguns pārtraukšanu uz vairākām dienām, kuras laikā kodolenerģijas jautājumā iesaistīts Donalds Trumps. Un dažas minūtes iepriekš Šarifs publicēja ziņu, kurā paziņoja, ka miera vienošanās starp ASV un Irānu ir panākta. Citāts. Abas puses paziņoja, ka Irāna ir galīgi vienojusies par uguns pārtraukšanu visos frontēs, tostarp Libānā. Un Šarifs paziņoja, ka darījums tagad ir noslēgts, lai gan oficiāli vēl nav parakstīts. Irānas ārlietu ministra vietnieks Kazems Garebabadi paziņoja, ka savstarpējās saprašanās memoranda teksts patiešām ir galīgi saskaņots. Pēc viņa teiktā, pēc konflikta eskalācijas Libānā svētdien tika pieņemtas dažas izmaiņas, kuras Teherāna lūdza iekļaut savstarpējās saprašanās memoranda tekstā. Donalds Trumps paziņoja, ka savstarpējās saprašanās memoranda tekstā jāiekļauj izmaiņas. Viņš arī norādīja, ka draudi no Irānas bruņoto spēku puses, citāts, veicināja progresu sarunās un palīdzēja pabeigt darbu pie teksta. Irānas visu bruņoto spēku, citāts, darbība veicināja progresu sarunās un palīdzēja pabeigt darbu. Galīgi vienojās par ietvarlīgumu, kas pagarina uguns pārtraukšanu noteiktajā laikā. Viņš paziņoja, ka bruņotie spēki bija gatavi sniegt izšķirošu atbildi. Citāts, tas bija viņa kodola. Donalda paziņoja, ka bruņotie spēki bija gatavi sniegt izšķirošu atbildi. Citāts, tas bija viņa. Harijs Babadī paziņoja, ka sarunas par tekstu turpinājās aptuveni līdz 17:00, pēc austrumu laika tas ir domāts. Un 15 minūtes pēc tam Šarifs paziņoja par vienošanās panākšanu. Un premjerministrs galīgi. Šarifs paziņoja, ka vienojās arī citi starpnieki, kas... Pakistānas premjerministrs Šarifs paziņoja, ka Pakistāna un citi starpnieki šonedēļ organizēs uguns pārtraukšanu. Tam sekos tehniskās sarunas, kuru ietvaros arī notiks. Технические переговоры. Donalds Trumps vēl tiksies ar Persijas līča valstu līderiem G7 samitā un paziņoja, ka tur arī notiks noteiktas sarunas par šo jautājumu. Viņi dod sev 60 dienas tehniskā risinājuma sasniegšanai. Vēl galīgi vienojās par to, kā samazināt urāna satura ietvaru struktūras maisījumos, kā arī par to, kas pagarina uguns pārtraukšanu, kuras ietvaros notiek kodola programma. Tā nav viegli uzdevums, ņemot vērā, cik grūti bija panākt vienošanos par daudz mazāku darījumu - savstarpējās saprašanās memorandu. Tātad vēlreiz, pašreizējais memorands, pašreizējā vienošanās ir tikai ietver vienošanās. Tas ir vienkārši, lai apturētu karu un atvērtu Hormuza šaurumu. Donalda Obeika. Trumps paziņoja, ka Irāna vēl joprojām sakarā ar galīgo ietver vienošanos, kas tika uzsākta, pagarina karu. Pārtraukšana paliek neatrisināta, un tās tiks risinātas turpmāko 60 dienu sarunu laikā. Kas būs tālāk, neviens nezina. Lūk, sarunas beigsies, un pieņemsim tiks noslēgts darījums. Tās tiks risinātas turpmākos 60 dienu sarunu laikā. Kas būs tālāk, neviens nezina. Lūk, beigsies 60 dienas, un pieņemsim darījums nav noslēgts. Kas būs tālāk, nekāda atbilža nav. Donalds Trumps jau ir reaģējis uz šādu Trumpa paziņojumu. Kas būs tālāk? Ne uz šādu Trumpa paziņojumu, un svētdien naftas cenas kritās vairāk nekā par 4%, sasniedzot zemāko līmeni vairāk nekā 3 mēnešu laikā. Tas ir gandrīz visā kara laikā. Irāna vēl galīgi nav vienojusies ieraksta brīdī, pasaules etalonu šķirnes naftas Brent cena samazinājās līdz $84, un tiks veiktas sarunas par kodolvienošanos. Brīdī, kad šis izlaidums parādīsies YouTube, cena jau būs cita.
Donalds Trumps paziņoja, un beigās piebildīšu vēl vienu ļoti svarīgu aspektu, ko šeit ir vērts pieminēt. Jo ir acīmredzams, ka Irānas, Izraēlas un ASV mērķi galīgi atšķiras. Un, diemžēl, ļoti daudzi manā YouTube kanāla skatītāji, runājot par izrēliešiem, nevēlējās ticēt vienošanās esamībai, kas pagarina uguns pārtraukumu. Tas, ka konflikts starp Donaldu Trumpu un Benjaminu Netanjahu ne tikai pieaug, bet jau pāriet atklātā fāzē. Un šodien Donalds Trumps pirms paziņoja, ka darījums ar Irānu ir noslēgts. Viņš paziņoja, ka Izraēlas triecieni pa Beirūtu bija lieki, ka it kā to nevajadzēja darīt. Un viņš paziņoja, ka Izraēla it kā uzbruka Libānai burtiski 1 stundu pirms vienošanās parakstīšanas. Irāna vēl ietvaros, kas pagarina uguns pārtraukumu, kura ietvaros notiek sarunas par kodoldarījumu līdz vienošanās parakstīšanai. Atzīmējuši, ka vienošanās vēl nav parakstīta. Donalds Trumps paziņoja, ka bija šokēts, kad viņam piezvanīja padomnieki, lai informētu par Izraēlas triecienu Beirūtā, un viņš bija nikns uz Izraēlas premjerministru Benjaminu Netanjahu. Un tālāk Irāna Donalda Trumpa ietvaros. Tas ir tik briesmīgi. Es vienkārši nevarēju tam noticēt. Stundu pirms tam, kad mums bija jāparaksta vienošanās. Tālāk Trumps atzīst, ka jā, tieši Hizbullah pirmā uzbruka Izrēlai, bet uzsvēra, ka tas neradīja nekādu kaitējumu un neviens negāja bojā. Tāpēc kāpēc bija jāatbild? Nu jā, jums uz galvas krīt Hizbullah bumbas, bet ja neviens nav gājis bojā, atdodēt nav obligāti. Un es nepārspīlēju. Tālāk vēl viens Trumpa citāts. Kāpēc Bibim vajadzēja rīkot šo nolādēto uzbrukumu? Es biju tik dusmīgs, es viņam to lika saprast. Viņam nav ne kripatiņas veselā saprāta. Es viņam to lika saprast. Tas ir, kā jūs saprotat, Trumps. Viņam vispār ir vienalga, kas tur notiek Izrēlā, ka Izrēlā notiek uzbrukumi. Viņam galvenais ir noslēgt savu darījumu, kas pagaidām starp citu izskatās ļoti neveiksmīgs arī Amerikas Savienotajām valstīm. Bet Trumps apgalvo, ka nē. Izrēlieši vienkārši nesaprot, jo viņiem šis darījums būšot vienkārši fenomenāls. Šeit es likšu daudz punktu. Rakstiet savu viedokli, savus secinājumus komentāros zem šī raidījuma. Abonējiet kanālu, nospiediet zvaniņu un neaizmirstiet ielikt patīk. Ar to arī viss. Saudzējiet sevi. Visiem atā!